gadus atpakaļ jaunākajam puikam bērndārzā lūdzu uzzīmēt ģimenes bildi. Un tā mani darīja ļoti bažīgu. Jo tas, ko viņš bija uzzīmējis, viņš bija uzzīmējis 4 normālus večus, suni, kas arī ir puiku kārtas. Un manis tajā bildē nebija. Un es vaicāju, kur tad mammiņa, un viņš teica, ka mammiņa mazgā traukus virtuvē. Tad vietas tajā bildē nebija. Arī pie tā, ka es domāju, esmu samērā aktīvi nodarbināta sieviete. Tātad risks par to, ka bērni jau no mazām dienām samērā specifiski uztver savas dzimuma lomas, kas viennozīmīgi sašaurina viņu iespējas būt laimīgiem, viņu iespējas uzņemties atbildību par savu dzīvi, viņu iespējas veidot sekmīgas attiecības. Un šis ir novēršams ar izglītošanu, kas nemaksā neko daudz, ja tas ir novēršams vienkārši ar attieksmes maiņu, tad mūsu pienākums, valsts pienākums, valdības organizācija pienākums ir to darīt. Jo kas notiek, ja mēs turpinām kultivēt un dzīvot kaut kādu viduslaiku priekšstatu līmeņos? Notiek tā, ka jūs jau notiek visi zināt, vīrieši neraud, puikas neraud, veči neraud. Viņi neraud, viņi pakarās vienkārši. Viņi neraud, viņi vienkārši nocerās. Sievietes savukārt, protams, piedalās, nemēdz savas jūtas izpaust, to viņas nedara, viņas vienkārši aliek resmas, nelaimīgas un spilvenā vakarā raud. Līdz ar to šīs lietas, ko mēs pat neapzināmies, cik ļoti šie stereotipi ietekmē katru no mūsu dzīvi, ir lieta, ko var mainīt bez sevišķiem finansiālajiem ieguldījumiem, vienkārši ar izpratnes maiņu. Vēl viens pozitīvs piemērs, ko šodien Igaunijas kolēģi no Labklājības ministrijas analizējot savu demogrāfijas politiku un minot būtiskākos apstākļus, kādēļ viņuprāt dzimstība Igaunijā ir pieaugusi. Viens no būtiskākajiem viņu pašu minētajiem šīs sekmīgās dzimstības izrādījuma faktoriem ir dzimuma līdztiesība. Tas nozīmē, ka gan tēvi, gan mātes vienlīdz spēj uzņemties atbildību par lēmumu, radīt bērnu, šo bērnu arī audzināt. Un tas, ka Latvijā arvien vairāk pie bērnu raktiem mēs redzam arī tēvus, manuprāt, ir ļoti laba zīme, kas noteikti stabilizē ģimenes, kas ļauj abiem partneriem justies pilnvērtīgākiem, kas noteikti arī ietekmē bērnu labsajūtu. Līdz ar to man nav vairs daudz ko jārunā, es domāju, baudīsim šo grāmatu, izmantosim to tiem mērķiem, kāda tā ir domāta, rūpināsim stereotipus un ļausim saviem bērniem justies laimīgiem un pilnvērtīgiem, un mēs mācīsimies arī paši savu to. Paldies! Paldies! Tālāk dosim vārdu izglītību zinātnes ministrā Dominikam Ķīlēm. Sveicināts, dāmas un kungi! Vispilgt! Ir tā, ka Latvijas sabiedrība, manuprāt, demonstrē jau izveidojušies augstu dzimumu līdztiesības pieņemšanu. Strādājoša māte vai tēvs, kas izmanto patriarchātus atbalstu, vai tēvs, kā jūs teica, kas ieskata bērnus lasa pasakas, ir bērnu laukumīgā, ir pilnīgi normāli akceptēta vērtība Latvijas sabiedrībā. Arī, kā jūs ziniet, dzimuma līdztiesība ir konstitucionāla vērtība Latvijā un Eiropas Savienības dibināšanas līguma. Viena no pamatnostādnēm. Jūs nerunājat par Vietnam konvenciju, ka Latvija iekritusi, līdz ar to mēs droši varam teikt, ka dzimuma līdztiesība ir augstu vērtētu sabiedrības, iesakņotas sabiedrības vērtību, gan arī konstitucionālā vērtība un princips Latvijas sabiedrībai. Arī ministra kabinets atkārtot un vairāk kārtīgi paudzes savu gribu īstenot dzimuma līdztiesības principus un normas, jebkurā jomā. Līdz ar to skaidrs, ka izglītība ir viena no jomām, kurā dzimuma līdztiesība
varu teikt jātiek īstenotai. Man iznāk diezgan bieži sadarboties ar darba situācijām, kurās dzimumu lomu stereotipi ir ietekmējuši profesiju izvēli. Un nereti tieši dzimumu lomu stereotipi ir vairāk ietekmējuši profesiju izvēli nekā tādi racionāli apsvērumi par kādas konkrētas personas tālāko dzīves gaitu, pārdomas, plānošanu. Tieši tas, vai tas ir vai nav atbilstoši noteiktām dzimumu lomām, kas rada gan vienpusību darba tirgu, gan arī nelabvēlīgas sekas, kā man liekas, pašiem cilvēkiem, kas tā izskatās. Skaidrs, ka tās lietas nav tikai jautājums par to, kas ir likumos, kas ir kopumā augstās tādas vērtības, bet arī tas, kā mēs no mazām dienām mācāmies par šīm vērtībām un mācāmies par šīm lomām. Es varu tikai iekrist labklājības ministrei, ka tas, ka no agrām bērnu dienām diezgan strikti līdz šim ir tikuši nodalīts tas, kas piedarās vīriešiem, kas piedarās vai atbilst sievietēm, ir traucējis gan individuālajās dzīvēs, gan profesionālās izvēlēs. Skaidrs, ka tāda vērtība nomaiņa ir bijusi lēna. Skaidrs, ka uztraukums par to, ko mūsu bērni mācās vai kā mācās, ir svarīgs, bet mums noslēgt, gribētu jums sasaukt atmiņā virkni pasakas, ko mēs pilnīgi droši un mierīgi lasām bērniem priekšā. Viņiem ir liela grāmata, un drīzāk pirmās pasakas būs Brāļa Grimu. Tur būs stāsts par Fraudišķību, Francīti un Grietiņu. Paskatieties, kāda veida vērtību, kā ļoti objektīvi skatās šīs pasakas sniedz. Padomāju, ka to jau tāpat bērni tāpat vairs nenovās. Viņi lasa pilnīgi citas lietas, kas ir šajās pasakās un citas vērtības. Mums lēnāk arī jāpierod pie tā, ka priekšstats, protams, mainās lēni, un vērtību nostādnes arī mainās lēni, tās mainās noteiktā virzienā. Mēs esam pieredzējuši šo izmaiņu. Patiesībā drīzāk jūtam mūs gandarīt par to, ka Latvijā nav izņēmums vai kaut kas dīvains. Bērni paliekoši tās mājās vai strādājuši māti. Tas visiem nāca par labu. Es domāju, ka šai gadījumā piedāvājums pirmskolas iestādēm, kas vēl esam uzskatīt, ka piedāvājums šo izmantot ir vajadzīgs un vērtīgs. Paldies! Paldies! Es atvainojos, vai runātājiem var uzdot jautājumus, kā tas beidz runāt? Mums jautājumi un atbildes sesija paredzēta pēc uzrunām. Bet vai tas notiks šeit, vai tas būs šeit patās, jā. Nākamā dosim vārdu valsts izglītības satura centra vispārējās izglītības satura nodrošināšanas nodaļas vadītājs Ietnercei Inertai Ietnercei. Jā. Es laikam arī ar savu piemēru kultivētu stereotipu par to, ka sievietes pēc būtības ir mātešas un mātešķi runā par ģimeni. Manam jaunākajam dēlam, kad viņam bija 3 gadi, nebija nekādu problēmu pašam izvēlēties, un mēs viņam iegādājām sarkanas bikses. Sarkanās bikses zēnu modeļā pirkām. Viņam nebija nekāda problēma 3 gados šīs bikses vilkt ārā pagalmā un ar tām iet uz bērnu. 4 gadu vecumā, pēc kaut kāda laika, viņš pēkšņi kategoriski pateica, es šīs meiteņu bikses nevilkšu. Un mums rīts nesākās kā parasti ar ģērbšanos, ar draudzīgu sarunu, bet patiesībā ar pirmo konfliktu es šīs bikses nevilkšu. Protams, es jautāju dēlam, kāpēc tu šīs bikses nevilksi, un viņš teica, tās ir meiteņu bikses. Es viņam uzdevu nākamo jautājumu, dēlam, bet paskaties, tētim arī ir sarkanas bikses. Viņš man atbildēja, tētis ir vīrietis, viņš var, bet es esmu puika, un puikas meiteņu bikses nevalkā. Tas nozīmē, ka man šī bija rīta konflikta situācija, kur man kā mammai lika šo to sevī pārdot. Un man ir pilnīgi skaidrs, nav pedagoģijas grāmatās jāmeklē, ir skaidrs, ka bērns mācās, viņš mācās darot, īpaši pirmskolas vecuma bērns, viņš mācās pārbaudot, un viņš mācās atdarot. Un īpaši pirmsskola ir tas laiks, kad pieaugušo ietekme uz viņa mācīšanos, uz viņa pieredzes robežām
ir ļoti, ļoti izteikta. Un tas ir mūsu pieaugušo vecāku un pedagogu ziņā, kādas šīs te mācīšanās robežas mēs bērnam, kā mēs to mācīšanās robežu, kā mēs to pieredzi ierobežojam. Un bieži vien, gribam mēs to atzīt vai nē, bet mums patīk uzurpēt varu un pieredzi ierobežot tik tālu, ka mēs bērnu aicinām nevis domāt, izvēlēties un turklāt mācīties kļūt atbildīgam par savu lēmumu, bet mēs bērnu rosinām izpildīt nosacījumus. Pavisam klasisks piemērs, ko es novēroju absolūti atkal savā pieredzē. Es nesaprotu, kāpēc pieaugušajiem ir grūti pajautāt bērnam, ko viņš pats labāk grib darīt, nevis automātiski bumbu iedot, sakiet kam, puikam vai meitenei. Bumbu iedot puikam un nosūtīt uz sporta laukumu, bet meitenei iedot plastmasas krāpu komplektiņu un viņu pilnīgi nepārprotami aizsūtīt uz smilšu kasti. Šajā brīdī es domāju, ka ja pajautātu bērnam, gan viņš pats pateiktu un izvēlētos, ko viņam darīt. Un ja viņš tā soli pa solim tiek norīkots un norādīts, tad viņā savukārt skatoties populāros TV šovus par gandrīz ideālajām vakariņām vai kā citādi ir brīnums. Kāpēc tur viņam pie galda dienas ēd vīrietis, virtuvē ir vīrietis, bet viņam kā puikām neļauj to pat smilšu kastē izmēģināt, jo pieaugušais ir nolēmis, ka šī konkrētā dzimuma pieredze tiks virzīta tikai un vienīgi tādā virzienā. Tāpēc es domāju, ka mums vienkārši katram, kā vecākam un kā pedagogam, pirmkārt ir jāatbild sev uz konkrētiem jautājumiem par to, ko mēs ar savu rīcību, ar saviem uzdevumiem, ko mēs vēlamies panākt. Un jo vairāk mēs ļausim bērniem domāt, jo vairāk mēs runāsim ar bērniem, jo vairāk mēs viņos ieklausīsimies, un jo vairāk mums būs laika lasīt arī grāmatas un pēc tam par tām sarunāties, mēs tikai iegūsim radošas, domājošas bērnus, un es domāju, ka arī paši sev laimīgs vecumdieks. Lai mums visiem tādas izdodas. Tagad pilotu projektu bērndārs Vitīte vadītāja Ines Soka. Cienījamās nāmas un godātie kungi. Vispirms gribu pateikt paldies grupas un projektu vadītāja Gundetai Rupētei par to, ka viņa mūsu pirmskolas izglītības iestāde Vitīte Ķekavs uzaicināja piedalīties šī projektā. Un šodien ir tā viena, ka šī grupīgā grāmatiņa nāk arī plašākai sabiedrībai var apskatīties. Un metodiskais materiāls, ko kopā strādāt arī audzinātājām. Mūsu bērndārs ir 12 grupu bērndārs, liels bērndārs, 277 bērniņu mūsu bērndārs apmeklē. Un arī bērniņi nāk no dažādām ģimenēm, ar dažādiem uzskatiem vecākiem un dažādiem viedokļiem. Un mūsu uzdevums ir savukārt pateicoties šai grāmatiņai un metodiskajam materiālam, palīdzēt vecākiem saprast meiteņu un zēnu līdztiesību, lomu līdztiesību, lai varētu zēni nebūtu zēnu stūrīts vai meiteņu stūrīts, bet būtu veļu stūrīts, kur droši arī spēlēties zēni, klucīši, celtniecības materiāls, kur droši arī spēlēties meitenes, zēni mācītos piešūt pogas, meitenes celt māju. Mūsu bērndārs arī integrē mazāktautīņu bērniņus. Nāk mūsu bērndārs arī krievvalodīgie bērniņi, kuri arī ļoti ātri apgūst latviešu valodu. Un šogad mēs arī